Čau, draugi! Ar jums kopā atkal es Nils, un šodien mēģināšu pastāstīt par Big Bait tēmu, par to, kā es aprīkoju mānekļus, kā es viņus animēju. Pieļauju, ka jums tas varētu būt interesanti, jo bija arī komentāri zem video par to, ka cilvēki grib redzēt video par Big Bait tēmu, par lielajiem mānekļiem. Sakarā to, ka tagad ir rudens, tad mēģināšu pastāstīt, ko un kā es daru. Šodien būs tāds formāts saruna pie tējas tasītes par lielajiem mānekļiem. Tā kā droši taisat tēju, kafiju vai ko stiprāku un lēcam iekšā, klausamies. Tātad par lielajiem mānekļiem un vispār copu uz Big Baitu, jo tas ir tāds tīri, man liekas, personīgi katram cilvēkam bišķi savādāk, bet mazās līdzekļus esmu diezgan daudz jau ķēris un gribās tomēr to lielo, to foršo copi un cīņu. Tāpēc priekš manis personīgi ir tā, ka es varu visu dienu nomētāt lielos mānekļus, nozagtēt tās kotlētas lielās, nedabūt nevienu copi, bet ticu katru dienu, kad makšķerēju uz lielajiem mānekļiem, kad tā copa būs un tiešām, kad to viņi sagaidi, tad tās emocijas ir ļoti spilgtas un tā sajūta ir vienkārši fantastiska. Tā, man tēja garo ārā garāžā diezgan pavēs, tāpēc mēģināsim sasildīties, nolikšu to tēju varbūt bišķi tālāk, lai netraucējam. Jā, par lieliem mānekļiem pastāstīšu par to aprīkojumus, ko es ķeru. Tā kā, ja būs interesanti, droši raksta komentāru, savas pārdomas, savu pieredzi. Sāksim laikam ar to, kā es atnācu uz šo tēmu. Bija kaut kāds nolēma nopirkt pirmo spoli, Bugarsi C4. Kad redzēt, jā. Forša spole, bet, diemžēl, pa kaut kādu 2 sezonām es viņu kaut ko viņā nobeidzu un atdevu meistaram uz apkopi. Meistars pateica, meklē jaunu spoli. Tad, paveicās, kad, man liekas, eholotēs bija atlaidis un paņēmu BFT instinktu. Jau nedaudz, kā var redzēt, arī rokturu izmērs ir, varbūt tev šīta fonu parādīšu, ir krietni lielāks, atšķirīgāks, jā, tad ietīt ar šo te spoli bija krietni patīkamāk. Saķert viņu ir diezgan vienkārši, ērti un ātri, attiecīgi uzreiz tu paņem to ručku un mauz. Man diezgan sarežģīti ir nosacīti piemeklēt spoli, jo es tīnu ar labo roku, nevis kā lielākā daļa kreiso, un veiklos tas piedāvājums parasti ir spols uz kreiso roku, nevis tā kā man vajag uz labo. Tā kā ar šo te spoli nomakšķerēju laikam kaut kādas arī 2 sezonas, viss bija forši, nekādu pretenziju. Budžeta versija, budžeta klases spoli, man liekas, uz atlaidi bija ap 130 eiro. Un tad es devos uz Zviedriju, un Zviedrijas braucienu es paņēmu sev jau Bugarsi Beast. Līdzīgi, principā, pēc izmēriem, visi rokturi tāda paša izmēra, bet spoli bišķi no citas cenu kategorijas un arī pēc sajūtām krietni foršākām. Par iemetienu tālumu es negribu samaloties, ja man liekas, uz Big Baitu ir aptuveni, vismaz ar manām spoliem bija aptuveni līdzīgi, bet tas, kad multiplikators lielākoties figurē, tā nav kaut kāda panacēja, nav tā kā viss lielie mānekļi Big Baits tikai uz multiplikatoru. Man ir arī nosacīti vieglais komplekts priekš lieliem mānekļiem, tas ir kāds līdz Zetrix
eksilons līdz 70 gramiem. Un uz šo te makšķeri es izmantoju vienkārši 4000 poli, vai nu dotajā gadījumā Ryobi Zaubers 4000, vai arī kaut kādu to pašu poli, ko es eju uz lašiem, kas tas bija Sustains 4000. Tā kā var mētāt gan ar multiplikātoru, gan ar bezenerces poli, bet priekš manis ir tāda sajūta, ka ja māneklis ir līdz 50-70 gramiem, diezgan ērti var copēt ar bezinerci, bet ja māneklis ir lielāks, tad tas svars, kas ir jānotur, vienkāršāk ir uzspiest pogu un pieturēt ar īkšķi, nekā ar šo te pirkstu mēģināt šo te mānekli noturēt un metot. Visticamāk būs šo te pirksti diezgan ātri sačkrēti. Tāpēc, jā, es teikšu tā, ka lielajiem mānekļiem multiplikātori, kāds multiplikators, tas, protams, paliek katra pārziņā. Nu, protams, jāskatās lielāki multi ar nosacīti lielāku šo te vilkšanas spēku, lai nesanāk tā, ka jūs nopērkat labu multiplikātoru, kas paredzēts vidējiem vai mazajiem mānekļiem un vienkārši mētājot lielos mānekļus, vienkārši viņu iznīcināt. Tāpēc tādā ziņā ir jāpiemeklē spola atbilstoši arī mānekļiem, kurus jūs mētāsiet. Jā, par spoliem laikam viss. Pītās auklis, 1,5-2 izmēra multiplikātoram, tas ir, pat es teiktu, diezgan mazas plānas auklis, jā. Tā kā plus multiplikātoram var likt biezāku auklu, resnāku, un nekādas izmaiņas tālmetienā nebūs. Tāpēc tas tāds pozitīvs aspekts, ja, kad lielajām zivīm, lai viņas nenorautos, ja, lai neko nesačakarētu, biezāka aukla palīdzēs to izdarīt. Un plus biezāka aukla būs mazāk iespēja, ka viņi iegrauzīsies starp auklu, starp pīteni iekšā. Teiksim, kad jūs raujat viņu kaut kur ārā, tad mazāk iespējams tam, ka būs kaut kāds bārdas. Tā, jā, par spolēm tas īsumā bija laikam viss. Par to, kādu aprīkojumu es vēl ņemu līdzi, protams, lielās zivis, tas nozīmē žauna atvaramais, lai varētu tikt māneklim klāt. Tad ir šāda te uzparikta, lai viņas, teiksim, ielikt iekšā un izņemt to sāļus no musli, nav jālien ar rokām iekšā. Protams, cimdus es, diemžēl, aizmirsu kaut kur lejā. Es izmantoju visvienkāršākos gumijota cimdi no Decathlonā, kaut kādu, man liekas, 10 eiro viņi maksāja. Abām rokām viņi ir, jo es zinu, ka parasti ir tas viens cimds kreisajai rokai. Tāds īsais cimds, kas ir uz tikai nosīt pirkstiem. Pats arī ņemu zivi ar kreiso roku, bet ir cilvēki, kas ņem ar labo, un tad viņiem tas cimds nosacīt nav īsti parocīgs. Jā, tas, ar ko izņemt āķis, tas, ar ko nepieciešamības gadījumā āķis var nokniept. Attiecīgi, ja zivs ir pārāk dziļi ierijusi, mēs varam, lai netraumētu sevi, netraumētu viņu, mēs varam āķi nokniept un palaist viņu brīvībā. Mērlenti, jā. Mērlenti līdz 130 cm šī tā ir. Pagaidām tik lielas zivs viņa nav redzējusi, lielākā ir 119 cm babītē. Tā kā ir vēl kur tiekties. Tā, kas vēl? Vienas no pēdējiem nosacīt iegādēm, ja esmu nopircis tā, lai būtu nosacīt tāda mazā aptieciņa, ir šīs te plāksteris, rulī, varētu to aptīt pirkstu, ja ir sačakarēts kaut kas. Un gan sev, gan līdekai, ja ir stipra asiņošana, tad ūdeņraža pārskābe var izglābt gan copmani, gan pašu zivi, ja viņi stipri asiņo, tad uzlej šeit brūcei virsū ūdeņraža pārskābi, un tad zivs jau ar krietni lielāku varbūtību izdzīvo. Pavadiņas es izmantoju gan
Pavadiņas izmantoju gan veikalā nopērkamās, gan arī tagad pēdējā laikā ir plāns pāriet uz pašsietām pavadiņām, nosacīti ar šiem te sakabēm lielajām un fluorkarbons ar izmēru milimetrīgais. Tā kā vismaz tas ko dzird no profiņiem, milimetrs varētu būt varbūt pa plānu, 1,2, 1,3 varētu izmantot. Tā kā, tas vēl ir priekšā. Mācīšos siet fluorkarbonu pavadas un pats taisīt atbilstoši tam garumam, kāds nepieciešams. Jo es teiktu, ka pavadiņai jābūt vismaz 70 cm. Ja lielā līdeka ierij mānekli, tad principā viņu, tā teikt, ja viņš ieiet šahtā viņai, tad 30-40 cm droši var norakstīt. Tā, tas bija īsumā par aprīkojumu. Tagad laikam pastāstīšu nedaudz par mānekļiem, kurus es izmantoju un ko es varbūt ieteiktu katram makšķerniekam. Es pieturos pie tā, ka zivs reaģē pirmām kārtām uz spēli, uz mānekļa, vai viņš pasīvi spēlē, vai viņš aktīvi spēlē. Otrais varētu būt mānekļa izmērs, attiecīgi cik stipri viņa ir izbadējusies, vai viņai pietiek ar kaut kādu nosacīti zaceni, nezinu, mazu zivtiņu iemest iekšā, vai arī viņai vajag lielu kotletu un viņa grib reāli ir izbadējusies. Un tad jau treššķirīgi varētu būt šī te krāsa, jo es tomēr pieturos pie tā, ka ir, protams, gaišie toņi, tumšie toņi, bet visi tie tur punktiņi, svītliņas un viss pārējais, tas vairāk tāds makšķerniekam, ja, kurš kāda krāsa, kuram patīk. Un tad katrs izvēlās sev mīļāko. Par mānekļiem, jā. Par mānekļiem es teiktu, ka vajadzētu arsenālā turēt maksimāli daudz dažādus mānekļus. Man patīk, principā, tāda pieeja, kad es ieraugu kaut kādu interesantu mānekli, es uz viņu neesmu ķēris, apskatos par viņu atsauksmi, apskatos, kā viņš spēlē, un ja man viņš iepatīkās, tad es viņu paņemu. Nav jābaidās no kaut kādiem pavisam dīvainiem mānekļiem. Teiksim, visizplatītākais, protams, ir gumijas, gumijas zivis dažādas, platākas, šaurākas, lielākas, mazākas. Tad ir visiem labi pazīstamie džerki, arī izmērot dažādas nosacīti peldspējas, sakliem ezeriem, lēni grimstošie, ātri grimstošie. Tad ir nosacīti tāds neliels miks starp džerku un gumiju. Vispazīstamākais laikam ir gūpijas, kur gan pats nosacīti šis te džerks spēlē, gan viņam šī te gumijas astība. Protams, ir vienkārši wobleri, kur nosacīta šī te animācija ir krietni vienkāršāka. Ja mēs vienkārši iemetam, tinam mānekli, uztaisam kaut kādu pauzi vai bišķiņ ātrāk uzvelkam viņu, tad ir saucamie swimbaiti, kas ir no vairākām daļām sastāvoši wobleri, vai cietie mānekļi. Ir arī mīkstie swimbaiti, bet nosacīti šās te māneklis, kurš arī tieši tāpatās, konkrēti šis lēni valkot, viņam šī ļoti plaša spēle ir, un tādām vienmērīgi tinot, uztaisot nelielu tādu ātrāku ietīšanu, viņš aiziet uz malu, un principā tas provocē līdekļu, jo laikam nevienam nav noslēpums, kad vienmērīgi tinot mānekli, bieži vien tā līdekļa iet praktiski līdz pašai laivai. Un ko esmu novērojis ļoti daudziem copmaņiem, it īpaši starp citu, ja mēs runājam par copi uz pelēm, un tagad, man liekas, joprojām ir ļoti populāras, tad tur šī tehnika ir nosacīta, mēs lēnām tinam,
un tad ik pa brīdim uztaisam vienkārši vienu īsu rāvienu. Viņš var būt asāks, viņš var būt mazāk ass, ja? Bet tas māneklis spēlējot, viņš uztaisa kaut kādu izrāvienu, un līdekļi, ja viņam seko, tad viņa uztaisa šo te uzbrukumu un apēd šo te mānekli. Tāpēc ar šādām darbībām viņa tiek izprovocēta. Tas būtu, man liekas, diezgan svarīgi atcerēties, ja, kad mēs mēģinam šo te spēli māneklim ik pa brīdim nedaudz nosist. Līdzīgi bija dzirdējis arī par tiem pašiem rotiņiem, kad roteņu tinot ik pa brīdim var vienkārši pa makšķeru skāta šo te blanku vienkārši uzsist minimāli, jo tādā brīdī spēle nedaudz māneklim nojūg, vai nu tā lapiņa bišķi nobrūk vai kā. Un tieši šī te spēles izmaiņa mānekļa, viņa provocē līdeku uz uzbrukumu. Jā, mānekļi daudz dažādi, nevajag baidīties, kā es teicu, no pavisam dīvainiem mānekļiem. Pats pirms kaut kāda laika vēl nebija pat ķēris uz saucamajiem spinnerbaitiem. Likās ļoti tāds dīvains māneklis, ja tā var teikt, bet atklāja viņam diezgan daudz plusus, un uz doto brīdi lielākā līdeka 119 cm Babītas ezerā izvilkta konkrēti uz šo te mānekli. Bija pulkstenis laikam 11, saule spīdēja, un kāpēc es viņu mētāju konkrētajā vietā, bija daudz zāles, bet ne tās, kas tādas puņķu zāles, bet tā kā eglīti, var teikt. Un šis te māneklis, viņš ideāli iziet caur šai te zālei, jo viņam nekas neķerās, viņam visa zāle aiziet gar šīm te stīpām, un pat ja mēs izvelkam ārā un uz viņu kaut kādas zāles ir, mēs viņu pakratam un tās zāles nokrīt. Tā kā tas tāds atkal nav tāds labākais, es teiktu, māneklis, ja ir katrai situācijai, katrai vietai jāpiemeklē kaut kas atbilstošāks. Līdzīgi es pastāstīšu, kā gumijas mānekļus var aprīkot arī tā, lai viņus var izvadīt bez maz vai 10 cm dziļā ūdenī virs pašām zālēm. Gan tās pašas cūkas var tā vadīt, tā kā vienkārši ir jāmēģina piemeklēt vai aprīkot māneklis konkrētai situācijai. Tāpat tās tagad pēdējā laikā topā ir, ja kāds zina to nosaukumu, ja, čaterbaiti, ļoti saudabīgs māneklis ar ļoti agresīvu spēli, un pastāv uzskats, kad siltā ūdenī, jo siltāks ūdens, jo zivs ir aktīvāk un jo viņai šī spēle nepieciešama agresīvāk. Tāpēc rotiņi, krenki, spinnerbaiti, čaterbaiti, viņi principā ir ļoti labi rezultātus parāda tieši siltajā ūdenī, tādā vasaras svelmē varētu teikt. Atkal augstā ūdenī vairāk nepieciešams lielākas pauzes, mānekļi, kas nosacīti ir nevis varbūt lēni grimstošie, ja, kurus var novadīt ļoti lēni, jo ūdens paliek augstāk, zivs paliek mazāk aktīva, viņa vēlās mazāk enerģijas patērēt, lai iegūtu sev barību, tāpēc ir jāpielāgojas šādām situācijām arī attiecībā uz mānekļiem. Jā, mānekļiem jābūt dažādiem, parasti cenšos paņemt tādu asortiju normālu, lai gadījumos, ja neķerās uz vienu, izmēģināt otru, trešo, ceturto un mēģināt piemeklēt šo te pareizo atslēgu. Jā, protams, nedrīkst aizmirst arī par, ja viņas var tā nosaukt, bigbaitus, par gumijas zivīm, kas ir aprīkotas ar offset āķi. Šādi aprīkotus mānekļus mēs varam izvadīt praktiski jebkurā zālē, un tas, kas pierādījās arī Engures ezerā pēdējā copē, mēģinājām izmētāt visādus mānekļus, un copes dabūjām principā uz ar offsetu aprīkotiem mānekļiem, kad mēs viņus vadījām pa pašu grunti, tur, kur mānekļus citus izvadīt nekādīgi nevarēja, bet nolaižot šo te
gumijas zivi uz grunti, velkot viņu pāri zālēm, lai viņi krīt. Bija copis vismaz. Tā kā atkal, ja nebūtu gumijas zivs uz offsetā, tad visticamāk paliktu pavisam tukšā. Jā, par mānekļiem. Ja mums ir dažādi mānekļi, bet mums, teiksim, ja mums ir māneklis, bet mums nepieciešams viņam pamainīt kaut kā šo te iegrimi, ar ko mēs varam spēlēties. Protams, pirmais, ko var spēlēties, tie ir āķi. Var nomainīt, uzlikt lielākus āķus, mazākus āķus. Ja? Teiksim, ja ir lēni grimstošs woblers, tad mēs viņam nomainot āķus, viņu varam panākt to, ka viņš ir peldošs. Un atkal, ja mums ir lēni grimstošs, mēs gribam viņu ar dziļāku iegrimi, mēs varam nomainīt āķus vai uzlikt uz āķiem svina skrotas virsū un panākt to, ka māneklis grims ilgāk, ātrāk iekšā. Līdzīgi var aprīkot arī ir tāda lieta kā suspendoti. Diemžēl. Jā, tādas uzlīmes, kuras uzlīmējot uz mānekļa apakšā, teiksim, uzlīmējot uz apakšā uz mānekļa, var pamainīt viņam izsvarojumu un panākt to, ka iespējams grimst ātrāk priekšā vai aizmugurējā daļa iegrimst ātrāk. Un arī šādā veidā paspēlēties un mēģināt saprast šo te, ko zivs konkrētajā gadījumā vēlās. Jā, par aprīkošanu. Vēl papildus aprīkojums kāds, ko es izmantoju. Es izmantoju tas vairāk attiecās uz gumijas zivīm un uz pelēm, ir šie te atsvariņi ar volfrāma vai svina ar ātro sakabi. Attiecīgi mēs, kur man tikās, paņemsim uz gumijas zivs, pamēģināsim. Mums ir, teiksim, gumijas zivs, un mēs viņai šādi te iekarinām vienkārši atsvariņu. Nozīmē, ka, ja šī te zivs bija lēni grimstoši, ja viņai tagad iegrims krietni ātrāk. Ja mums nepieciešams viņu nomainīt, mēs vienkārši un viņi ir nost. Tā kā diezgan ātri un ērti var mainīt zivs šo te iegrimi. Līdzīgi arī ar gumijas zivīm var skrūvēt iekšā viņām šādus te sviniņus. Attiecīgi, ja mēs paņemam gumijas zivi, piemēram šādi, ja mēs viņai apakšā varam ieskrūvēt atsvaru, un tas nozīmē, ka viņa grims jau nedaudz ātrāk. Viņos ir arī uztaisīts tādas rievas pa vidu, lai varētu šo te stingeru izlaist cauri, lai viņš maksimāli būtu klāt zivs ķermenim. Runājot par stingeriem, par aprīkošanu lielo mānekļu, kā viņus aprīkoju es, nedaudz laikam iespējams nepatiks veikalu tīkliem, veikalu pārdevējiem, ja? Arī nav mans jaunatklājums skatoties citus makšķernieku raidījumus, ja pārēdz ir ieraudzīt šāds izpildījums. Attiecīgi, pirmais variants ir mums jau ir stingers kopā ar šo te ieskrūvējamo daļu, un tad mums nepieciešams skrūvēt zivi iekšā to priekšējo daļu. Šis konkrētais būs pa lielu, bet ideja saprast. Jā, tad mēs skrūvējam viņu iekšā. Ja mums viņu nepieciešams nomainīt, tad mums jāņem nost visas zivs, un mēs mainām
nosacīti mānekli. Otra opcija, kā to var izdarīt, var paņemt tikai šo te skrūvējamo daļu, ieskrūvēt viņu iekšā zivī. Tā. Jā, šeit ir jau ar ieskrūvētu viņš iekšā. Kas mums notiek? Mums ir vairākas zivis ar ieskrūvētiem šiem te elementiem, un mēs varam mainīt tikai pašas gumijas. Attiecīgi mums ir stingers, mēs uzliekam gredzenu virsū, iespraužam āķus gumijas zivī, mums zivs ir aprīkota. Ja mums nepieciešams šo te zivi nomainīt, nemainot nosacīti stingeru, mēs noņemam zivi, iemetam viņu kastē kaut kur, lai viņa netraucē mums, kur mums te bija. Paņemam nākamo zivi, tieši tāpatās, uzliekam pa virsu viņai gredzenu un iespraužam iekšā āķus. Attiecīgi mums atkal ir zivs māneklis, ar kur mēs varam darboties. Vēlamies nomainīt atkal. Noņemam viņu nost un metam kastē. Pluss ir tāds, ka ja mums ir mānekļi kastē, kas nav aprīkot ar āķiem, mēs viņus salikt varam vairāk, viņi mums neķerās savstarpēji, un attiecīgi šo te nomaiņu iespējams var veikt krietni vienkāršāk. Tāpēc tas ir viens no tādiem plusiem, kā var aprīkot mānekļus, nopirkt iespējams divus stingerus, vai 3, un veselu čupu ar mānekļiem un mainīt tikai mānekļus. Lai mums nav jāpērk stingers, kas maksā kaut kādu, vidēji 10 eiro, es teikšu, tad mums nav jāpērk priekš katra mānekļa savus stingers un jāaprīko viņu uzreiz. Tas var ietaupīt ievērojami naudas līdzekļus. Tas bija par stingeriem, jā. Ir stingeri ar šiem te, ar 2 āķiem, jā, ir mazākiem mānekļiem, var aprīkot viņus, stingers ir ar vienu 3 žuburu. Attiecīgi, ja mums ir neliels māneklis, mēs varam droši viņam uztaisīt, teiksim, kur mums kāds māneklis varētu būt. Šis māneklis, starp citu, arī lielajām gumijām plus, kurš man patīk, jebkurā brīdī māneklis no parasta mānekļa var kļūt par papildinājumu pelē. Jā, mēs paņemam pelē, izņemam ārā, izskrovējam tie mati. Izskrovējam zivtiņu un paņemam, ieskrovējam, teiksim, šo te iekšā, šādu te zivi. Jā, tad mums būs pēle aprīkot ar jau tādu savādāku gumiju, jā, ar 2 astēm. Tā kā tas ir plus spēlēm, kad mēs uz vienu šo te baktēlu varam mainīt šīs aizmugurējās daļas ar 1 asti, ar 2 astēm, nezinu, ar twisteru, dažādas varam likt. Bet jā, mazais māneklis, vienkārši ieskrovējam viņam šo te spirāli iekšā un pieliekam apakšā viņam āķi, un mums ir jau aprīkota gumija. Smuka aprīkot zivs. Un nav nepieciešamība pēc lielā stingera, ja pēc 2 āķiem, ja zivs viņu sagrābs, tad viņš viņai visu mutē ieies. Par to, ko darīt gadījumos, ja ir sekls un
mums nepieciešams izvadīt šo te gumiju diezgan mazā ūdens līmenī. Apakšā mums ir zāles. Paņemsim šādu te cūciņu no Lucky Johna. Ja mums ir sekls, mums nepieciešams izvadīt diezgan virs zālēm šo te zivi. Tātad sekla ejošam gadījumam. Neviens nav teicis, ka stingeriem jābūt tikai apakšā zivī. Stingerus var likt arī virspusē. Aprīkot zivi šādi, bet jautājums, kas notiek ar zivi, notiks ar zivi, ja jūs iemetīsiet viņu ūdenī. Ja jūs iemetīsiet šādu aprīkotu mānekli, viņš apgriezīsies un aizķers jums zāles. Tas, ko šādos gadījumos var izdarīt, tas viennosacījumi, ja jūs gribat konkrēti šādu mānekli izvadīt ļoti sekli virs zālēm. Mēs ieskrūvējam viņam šos te atsvarus apakšējā daļā. Un ieskrūvējot divus šādus atsvarus, zivs ies šādi virs zālēm, un principā jūs varat pa zālēm viņu praktiski vilkt, lai viņi pieskarās, un viņa neaizķersies aiz rāķiem. Attiecīgi arī ļoti seklā vietā var mētāt cūkas, dažādas citas gumijas zivis, pareizi viņas aprīkojot. Jā, ir, protams, arī dažādas kapsulas ar skaņu iekšā. Pats personīgi vēl neesmu tās izmantojis, bet arī pieturos pie tāda viedokļa, kad ir gadījumi, kad zivīm patīk vairāk skaļi mānekļi, ir situācijas, kad nepieciešami klusie. Tāpēc es teiksim tā, pieturos pie tā, kad ja ir vējains laiks, ja ir lieli viļņi, zivs tomēr, viņai tas māneklis ir jāsadzird, viņam jābūt skaļam, par sevi tā kā, pamanāmam. Ja ir kluss, ja ir bezvējš, tad prioritāti es dotu mānekļiem, kas ir klusie. Protams, gadījumos, ja mēs zinām, ka zivs ir neaktīva un mums viņu vajag izprovocēt, lai viņai tas būtu nevis kā barošanās, lai viņa nevis tā kā ēstu, bet lai viņa dzītu prom šo te apnicīgo mānekli. Tādā gadījumā viņam atkal jābūt ir skaļam, lai šī zivs nosīt, lai viņai krist uz narviem. Nezinu, tur to džerku dauzīt, un tad vienkārši zivs iemauc, lai bez mazvai ej prom. Jā. Par offsetāķiem var aprīkot dažādi ar šiem te offsetāķiem. Viņi arī jāpiemeklē ir pareizs izmērs katrai gumijas zivī. Vai viņi ir platāka, vai viņi ir nosacīti slaidāka, tāda minnotīpa, tad arī šis te āķi izmērs ir atšķirīgs. Var aprīkot vienkārši ar parastu āķi bez nekādām papildus niansēm. Jā, vienīgi tas, kad šim te āķim ir tāda feature, kad viņam ir silikona tāds gradzens, kas neļauj zivī noslīdēt nost. Attiecīgi mēs viņu aizvelkam uz šejieni un zivs forši turās, neatverot mums šo te āķi, kamēr mums tas nav nepieciešams. Ja zivs iemauks, tad viņi vienalga viņu nolocīs uz leju. Otrs variants ir aprīkot ir offsetāķi ar jau atsvariem, attiecīgi, lai panāktu atkal to pašu efektu, kad zivs šis te māneklis, viņš iet krietni dziļāk uzreiz. Un viņš ir arī nosacīts stabilāks. Ja mums ir atsvars šajā vietā, viņam būs mazāks rollings, viņš būs ies stabilāk. Un gadījumos, kad atkal mums nepieciešams pievērst uzmanību zivī, tad var izmantot šos te offsetāķus ar papildus lapiņu, kas ūdenī veido tādas papildus vibrācijas un piesaista zivi
piesaista zivs uzmanību. Tāpēc ir atkal dažādi varianti, ja? Dažādi varianti, kurš strādās labāk, tas vienīgi jāpiemeklē katrai situācijai, kā es saku, ir kaut kāds savs labākais paņēmiens. Par pelēm. Man diezgan labi rezultāti ir uz tādu nosacīti ietīšanas veidu, vai animāciju, kad pele tiek raustīta, kā es teicu, kad vienmērīgi tin, un tad ik pa brīdim nedaudz tā kā uzrauj viņu, lai pamainītu šo spēli. Var animēt viņu diezgan arī tādā agresīvā formā, kad līdzīgi kā uz tādiem mānekļiem kā buldogi, ja, kad to kātu diezgan spēcīgi rauj. Un man lielās zivis ir bijuši konkrēti tieši uz šādu te paņēmienu, kad iemetot mānekli, tu viņu diezgan spēcīgi rauj, un acīm redzot, tas izprovocē zivi, un viņa šim te māneklim uzbruk. Un tad tā copa ir vienkārši fantastiski, ja tu tā kā uzrauj, un vienkārši vienā brīdī, kad tu esi jau atslābinājies, tad ir tāds prettrieciens, ja, un tad uzreiz sajūti kā galā tādu smagumu patīkamu, un sākās foršās minūtes cīņa ar zīvi lielo. Tā, jā, ir mānekļi, kuriem var mainīt spēli arī, līdzīgi kā šis te swimbaits. Viņam ir divi gredzeni, viens ir nosacīti purnā, jā, pašā pie mutes, otrs ir nedaudz augstāk. Attiecīgi, mainot pievienojumu, kurā vietā jūs viņam pieliksiet šo te sakabi, mainīsies arī viņa iegrimes dziļums. Tāpēc man patīk šāda tipa mānekļi, kur nomainot tikai aizkabinot viņu citā vietā, ja mēs pamainam horizontu. Tas man liekas diezgan ērti. Līdzīgi arī ir šis vestina māneklis. Jā, jūs varat redzēt, viņam uz mēles ir atkal divas vietas, kur mēs varam pievienoties. Un vai nu seklāk vai dziļāk viņš grimst. Jā, pie paša gala mēs pievienojamies, viņš ies seklāk. Pie augšējās daļas, tad viņš ies dziļāk jau. Viņš gan dziļāk ies, gan viņam arī spēle nedaudz mainās. Tāpēc, man šāda tipa mānekļi patīk. Nosacīti ar vienu šāvienu divi zēķi, ja, kad nevajag divus mānekļus, ja, kad ar vienu mānekli var šo te situāciju atrisināt. Tas laikam īsumā viss par lieliem mānekļiem. Vēl divas lietas ir pozitīvas notikušas šajās brīvdienās. Pirmā lieta, tiku uz foršu superīgu pasākumu. Brāļi Klēģeri uzfilmēja foršu materiālu. Varēja gan paskatīties uz zivīm, gan pasmieties, satikt paziņas arī šajā pasākumā, papļāpāt, forši pavadīt laiku. Bija cilvēki, kas arī tika pie kaut kādām balvām, tur bija izloze. Bet ko es gribu pateikt? Es gribēju tikt uz šo pasākumu un pieteicos konkursam, Facebook konkursam, Copas frekvences rīkoja. Un ko es gribētu ieteikt visiem, kas skatās mani, kas skatās citus Copas kanālus, neaizmirstat piesekoties. Jo, ja jūs nepiesekojaties, jūs nesaņemat informāciju par kaut kādām aktuālajām šīm te jaunumiem. Un pateicoties tam, ka es biju piesekojies Copas frekvencēm, arī Facebookā, es sēžu darbā, es atveru Facebook, skatos pāris minūtes atpakaļ bija ielikts posts, kad ir viena brīvbiļete, un kurš pirmais piesakās, tas tiek uz šo te pasākumu. Un es viņam uzrakstīju, un es izrādās laikam biju pirmais, jā. Un viss sakrita, zvaigznes sakrita, sanāca tikt man uz šo te filmas pirmizrādi. Atsevišķi paldies Copas frekvencēm. Un tie, kas skatās kaut kādus kanālus, jā, neaizmirstam, piesakojamies. Jums tas ir viens klikšķis, viena poga, ja, bet satura veidotājiem tas ir diezgan liels tāds pozitīvs
pozitīva lieta. Tāpēc, ja kāds skatās manu kanālu, nav piesakojies, droši spiežam subscribe, spiežam laiku, ieliekam komentāru, savu pieredzi, ko gribētu varbūt redzēt. Tas bija viens pozitīvais notikums, kad es tiku uz šo te pasākumu. Otrs pozitīvā lieta, kas es pieļauju ir pozitīva ne tikai man, bet arī jums būs no tā kaut kāds ieguvums. Sanāca tā, kad skatoties makšķerēšanas video, ir tādi brīži, kad uzlido šī kamera kaut kur augšā, tu redzi ezeru vai upi. Tādā situācijā tu vari labāk izprast to apkārtējo vidi. Teiksim, tu vari redzēt, kur ir kaut kāds sēklis, kur ir kaut kāda zāle. Es teiktu, ka tas līdzīgi ir tā kā eholots. Teiksim, seklajos ezeros tu fantastiski var redzēt visu to veģetāciju, kas ir apakšā. Un tāpēc nolēmu, ka man arī ir jāspēr šis solis. Un pavisam drīz jau iespējams nākamajos video būs kādi forši kadri no augšas, no putnu lidojuma. Attiecīgi ir iegādāts drons un pavisam drīz viņš tiks likts lietā un jūs redzēsiet kadrus ne tikai no manām krūtīm, kad kamera filmē, bet arī no augšas. Un tad būs interesantāk, es domāju, paskatīties uz to visu apkārtējo vidi un apkārtējo dabu. Tā kā, spiežam subscribe, parakstamies, uzspiežam laiku un tiekamies ar jums nākamajos video.